filmēju šo video latviešu valodā. Varbūt nākotnē, ja man uzaicinās kādu interviju vai kaut ko tam līdzīgu, jo, ja tur viens messengerī man jau bija piedāvājis interviju kaut kādam Apollo TV, šo informāciju izsasikot. Es atrodos tagad 946 un cilvēks, kas no manis izzaga naudu mēnešiem šeit dzīvojot, kad es maksāju par elektrību, protams, ka atbildēs. Es tā ceru par saviem darbiem, es pēc tam to sākšu risināt drīz, bet kafejnīca Trēpats ielā pašlaik tiek attīrīta un tagad viņa ir drošās rokās un nāk uz pareiziem cilvēkiem. Un Krievijas kungs vairāk tur nav nekas, lai viņi risina tās lietas paši. Bet es tos monstru savācu, es norunāju cilvēku, ko es reāli dzīvoju centrā sociālā rehabilitācijas kopā. Viņš ir mans kaimiņš un tieši pavisam, teiksim tā, tūmā atradu cilvēku, kas man, es domāju, ļoti visu atrisinās. Mēs jau izlēmām, ka visu mans mandas krāt un uzglabāt. Tā. Labāk tiešām prasīt palīdzēt cilvēkiem, kurus tu pazīsti nekā internetā, jo, tie latvieši un visi tie Facebooki komentētāji, protams, ka viņi neko nevar palīdzēt. Viņi arī nav tūmā, tiem cilvēkiem nevar parunāt seju pēc seju. Un vēlos jums pastāstīt vienu lietu, jo tagad, protams, ka tas ir bišķi sāpīgi. Protams, ka es iemīlējos Vilnieku tā. Tagad jau viņš ir cits cilvēks, nezinu, kāpēc man galvā visu laiku midinās tas viņa tēls, gan no pagātnes, gan no tiem neseniem laikiem, kad viņš vēl bija mazliet koptāks, un viņš vairs bija ielā, nebandījās ar centru. Es viņai iemīlējos tagad, ne tagad, bet es domāju tagadnē, ja pēdējos mēnešos, kad mēs iepazināmies, un iemīlējos arī viņa pagātnes tēlā. Nezinu, mums bija kaut kāda ķīmija, un es jūtu intuitīvi apzinājos, ka, ja es būtu viņu satikusi vēl agrāk, tad es būtu varbūt viņā iemīlējusies kā jaunākā vīrietī. Un, ja man tā liekas, ja es to aizvien jūtu un es aizvien tā domāju, ka ja agrāk būtu tikušies, tad būtu tā, tad laikam tā arī būtu bijis, jo man ir ļoti stipra intuīcija un es jūtu, ka man ir bijušas daudz arī pagājušās dzīves, es esmu vecā vesela un tā visticamāk, ka bija taisnība. Bet varbūt mēs arī tikāmies pagājušajā dzīvē, es nezinu, bet gan jau, ka tā būtu bijis. Jo, saprotiet, cilvēks ir nenormāli ilgi eksistējusi un tepat katru dienu mainās laiki Latvijā. Kad iedomājieties, kā ir mainījušies laiki, kādu laiku vispār ir bijuši pagātnē. Vispār šī dzīve ir bijuši skaista un interesanta un tēlaina un vēsturiski apjomīga un varbūt, jā, tā arī būtu bijis. Bet, tas ir pagājis, tas vēl iespējams. Tā kā jā.